ir iespēja no pamatlīdzekļu kartītes izreikināt nolietojumu. Zem pogas rīki tagad ir arī nolietojuma aprēķins, un to smuki var izsaukt un atvērt un nolietojumu izreikināt katram pašam pamatlīdzeklim. Arī šis loks ir nedaudz mainījies, jo mēs esam mainījuši amortizācijas aprēķina prioritātes, jo parasti visvairāk, protams, rēķina finanšu uzskaitē, tas varbūt pa mēnešiem vai pa ceturkšņiem, un nodokļiem tikai vienreiz gadā, tāpēc mēs esam apmainījuši. Jūs esat uzmanīgi, tā, ka jūs rēķinat, jo līdz šim bija tā, ka pirmais, ko piedāvā aprēķināt no nolietojumiem, ir nodokļiem, bet šoreiz ar novembra izlaidumu ir apmainīts. Pirmais ir finanšu uzskaitē, tā kā lūdzu skatieties un esiet uzmanīgi, ja, lai jūs automātiski neieklikšķinat kaut kur citur un izrēķinat visam to nolietojumu, ko gribējāt. Ja jūs nolietojumā aprēķinu atvērsiet no kartītes, tad automātiski iestatījums, kad nolietojums tiek aprēķināts konkrētiem pamatlīdzeklim, no kuras kartītes jūs atverat. Ja, spiežam pogu tālāk, pabeigt, un nolietojums ir aprēķināts, redz, kur viss smuki ierakstās par to atlikušo periodu. Tā kā tā ir tāda laba lieta, sevišķi tiem, kas nemīl rēķināt masveidā pamatlīdzekļiem nolietojumu, bet tomēr pieturās pie tā, ka rēķināt katram atsevišķi, lai varētu sekot līdz aprēķinam, tad tā ir tiešām ērta lieta, lai jūs varat to nolietojumu aprēķināt. Amortizētām aizstāšanas izmaksām tās parādās arī atskaitēs. Atskaitēs, izvēlēsimies kādu tādu, kur mums vieglāk redzēt. Tā, tomēr atverās un aprēķina visu, kas ir jumim jāaprēķina. Tā, lūk, ir šis aprēķins. Taisīsim lielākus burtiņus, lai vieglāk redzēt. Te ir šis pamatlīdzeklis, kuram mēs reiķinājam amortizētās aizstāšanas izmaksas. Pie vērtības palielinājuma ir iegādes summa, pie norakstīšanas ir atlikusī vērtība un koriģētā vērtība un vērtība, no kuras tiek aprēķināts taksācijas periodu nolietojums turpmākiem laikiem visiem, tiek palielināts būtībā tikai par šī nolietojumā daļu. Ja? Nolietojumu mēs neesam nodokļiem rēķinājuši vēl. Tā kā atskaitēs šīs summas arī tiek iekļautas, un ja jūs kaut ko mainīsiet manuāli, tad, protams, šīs summas te būs tādas, kā jūs esat kartītē ierakstījuši. Ja? Tur nevajag baidīties, kad uz kategorijas nolietojuma aprēķina veidlapu atskaitēm tiek paņemts tikai automātiski aprēķinātās summas. Tā tas nav, ja jūs kaut ko roku ierakstīsiet, tad šīs summas arī šeit tiks ierakstītas. Otras lielās izmaiņas, kas skar pamatlīdzekļu kartīti, ir izveidošanas izmaksas, bet te ir jābūt uzmanīgi, jo es vienmēr esmu teikusi, ka ar jums strādāt ir ļoti viegli, bet drusciņi šādi tādi principi ir jāievēro. Un grāmatvedim visvieglāk strādāt tad, ja tiek veidota loģiskā ķēdīta darbībā. Un izveidošanas izmaksas, tas nozīmē to, ka pamatlīdzeklis tiek izveidots. Tas nozīmē, ka viņš vēl nav nekas, ja tās ir konts 1240, pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas, un ja jūs gribēsiet šīs izmaksas pievienot pamatlīdzeklim, kurš jau ir nodots eksploatācijā, jums tas nekādi neizdosies, jo tāpēc es saku, vajag saprast, ka tās ir izveidošanas izmaksas. Kā ar tām strādāt? Taisam jaunu kartīti, aizpildam. Visi tie sākuma principi ir tieši tādi paši. Iegādes datums ir jāaizpilda noteikti, jo jūs citādāk nevarēsiet pāriet nākošos laukos. Ieteicams ir ierakstīt to datumu, kas ir uz pirmā dokumenta, no kura jūs sākat veidot šīs izmaksas. Vai tas ir kaut kāds nodošanas pieņemšanas akts, vai tas ir iekšējais kaut kāds akts vai rīkojums par kaut kādām izmaksām. Iegādes vērtība nav jāraksta šeit. Jāatstāja ir 0, tā, lai, protams, mēs iegādes pamatojumu šajā brīdī var arī nerakstīt, jo viss tā informācija par izveidošanas izmaksām tiks uzkrātas šajā
zīmnei izveidošanas izmaksas. Kategoriju jau uzreiz varam norādīt tādu, kā ir nepieciešams, nozari tādu, kāda ir nepieciešams, materiāli atbildīgu arī varam norādīt, bet varam, protams, nenorādīt, ja nav nepieciešamība. Un ierakstam arī finanšu nolietojumu likmi. Un gribu vēlreiz atgādināt, ka ieteikums ir izmantot tomēr finanšu nolietojumu likmes aprēķinu mēnešos, jo ja jums būs pamatlīdzekļu pārvērtēšana, tad precīzāks aprēķins būs tajā brīdī turpmākam nolietojumam, ja būs finanšu nolietojuma likme mēnešos. Bet, kā jau es teicu, ja ir bijuši procenti un pēc tam pārmainīt uz mēnešiem, tad savukārt nevarēs automātiski izreikināt amortizētās aizstāšanas izmaksas. Tāpēc tad, ja jūs sākat veidot pamatlīdzekļu kartītes par 2010. vai pēc tam 2011. gadu, tomēr lūdzu ieteicams ir izmantot šo iespēju nolietojumu likmi rēķināt mēnešos. Tālāk var pēc atkāpes ejam uz izveidošanas izmaksām, un jūs redzat, ka šeit ir jauns tāds ķeksīts, pamatlīdzeklis ir izveidots, un tātad viņš tiek iekļauts atskaitēs, un par viņu tiek rēķināts nolietojums. Ja mēs šeit sāksim rakstīt datumu, kā jau es teicu, pirmā dokumenta, tad šīs ķeksīts automātiski tiks izņemts laukā, bet tas ir tikai un vienīgi izveidošanas izmaksām, jo pamatlīdzeklis tajā brīdī, kad mēs viņu veidojam, viņš vēl nav izveidots. Ja? Un, lai nevajadzētu viņu nesāt no vienas kategorijas uz otru, ir izveidot šī iespēja. Mēs sākam visu tā kā pieklājīgam pamatlīdzeklim, izņemam šo pazīmi, ka viņš nav izveidots, un tas nozīmē, ka ja jūs pamatlīdzekli, piemēram, šogad sākat veidot, vēl neesat pabeiguši, tad rēķinot masveidā nolietojumu šim konkrētiem pamatlīdzeklim netiks aprēķināts nekāds nolietojums. Vai arī, ja jums, piemēram, ir nopirkts kāds pamatlīdzeklis, kurš eksploatācijai vienkārši vēl nav nodots, arī var izņemt šo pazīmi, un par šim pamatlīdzeklim netiks aprēķināts nekāds nolietojums, ja tas nav nepieciešams. Tā, atgriežamies pie izveidošanas izmaksām, ierakstam summu, uzrakstam, kas mums, vienalga, ko uzrakstam, ko mēs esam iegādājušies, un nākošajā dienā vai aiznākošajā turpinam aizpildīt kartīti un uzkrājam visas šīs izmaksas, kuras mums ir nepieciešams, lai pamatlīdzeklis darbotos. Tad, kad tas viss ir izdarīts, jūs ievērojāt, es tad tik ātri strādāju, bet parādīšu vēl. Ja mēs aizpildot kartīti sākumā iegādes vērtība bija 0, tad katru reizi, tad, kad mēs ierakstam nākamo summu, automātiski tiek mainīta arī iegādes vērtība, jo pamatlīdzekļu iegādes vērtība izveidošanas izmaksu gadījumā veidosies no visām summām, kas ir šajā zīmnē ierakstītas, ja, jo viņš vēl veidojās, un līdz ar to pamatlīdzekļu tā gala vērtība būs tā, kas būs šajā zīmnē ierakstīta. Un te jūs varat redzēt, ka arī nolietojumā vērtība un bilances vērtība un visas šīs summiņas arī mainās atbilstoši tam, kādas ieraksti šeit ir ierakstīti. Tad, kad pamatlīdzeklis ir izveidots, saprotam, ka viņš tagad te ir viss kā vajag, ieliekam pazīmi, ka pamatlīdzeklis ir izveidots. Un jums pajautā, vai pamatlīdzekli likt kā iegādātu 15. oktobri un eksploatācijas sākumu arī 15. oktobri. No kurien šis datums tiek ņemts? Datums tiek ņemts no pēdējā iegādes dokumenta. Spiežam pogu labi un redzam, ka arī iegādes datums ir nomainījies un eksploatācijas sākuma datums finansēm. Ja šo datumu vajag mainīt, protams, te var nomainīt tādu, kā ir nepieciešams. Kaut kādu punktiņu aizmirst, tas starp cipariem ielikt. Un viss notiek.